Paldies! Nu, mīļie, kā jums klājas? Kopš brīža, kad es šeit stāvēju un jūs uzrunāju no rīta. Es esmu paspējusi paraudāt, pasmieties un atrast vērtīgas domas. Un es ceru, ka arī jums ir emocijas un ir saustais atlikums, kā dažiem patīk teikt. Bet tagad par iespējām un nosacījumiem, par ko ir jādomā, kad no daudzā piedāvājumu klāsta ir jāizvēlas vai kaut kas jauns jāveido, jo, kā mēs zinām, mums allaž patīk jaunumi un jauni kultūras produkti. Tā, tagad. Jā. Te mēs salikām vienā slaidā to faktu materiālu. Tātad tas, ko jūs varat teikt jebkurā sarunā ar jebkuru ārzemnieku, seminārā, pieredzes apmaiņā, saviestīgā sociālā sarunā, katru mācību gadu, pat vēl vairāk, katru semestri, vairāk nekā 230,000 skolēnu. Un viņiem un kopā ar viņiem ir jāizvēlas, ko no 10,000 kultūras norišu iekļaut skolas vai klases vai atsevišķa bērna kultūras pieredzē. Te dažādos veidos izskanēja jau doma par to, ka ir jāveido šī te pārklājošā daudzveidība. Jums tagad ir arī brīnišķīgie blociņi, kas jums atgādinās par 10 kultūras nozarēm. Atliek savilkt rūtiņas, tā lai sanāk katrai nozarei sava, salikt mācību semestrus, un jums veidojas ļoti vienkārša schēma, kur uzkrāt pieredzi, kur vienmēr paskatīties, atcerēties, kas ir bijis, un saprast, kur ir jāiet tālāk. Un 5 gadu sakarā pirmā mācība gada noslēgumā Jelgavas kādas vidusskolas jaunieši teica, tā bija 12. klase, viņi teica, mēs tūlīt beigsim skolu un mēs kādus 2 kultūras notikumus pieredzējām. Bet ja tā padomā, un to teica viņi, tie bērni, kuri tagad sāks mācīties skolā, ja viņi katru semestri, katru gadu būs tādā programmā, tad taču viņi būs ļoti pieredzējuši un viņiem būs vismaz 24 kultūras norises. Nu, lūk, tas ir arī mūsu kopējais uzdevums – panākt daudzveidīgas, vērtīgas, kvalitatīvas, sirsnīgas kultūras norises mūsu bērniem. Šis ir mūsu kopsavilkuma slaids, par kurā mēs lepojamies par ceļu no iniciatīvas caur projektu uz programmu, bet par to jau arī šodien daudz ir runāts. Bet kā to visu paveikt? Un nezinu, kā jums, bet man ir tikai viena atbilde – kopā ar ieinteresētiem un uzticamiem partneriem. Un Latvijas skolas Somai tāda tiešām ir, reku pilna zāle, visi tie pie ekrāniem un visi tie, kuri pašlaik kādā no Latvijas skolām organizē kultūras norisi vai ved savējos uz kādu no kultūras institūcijām. Es esmu pārliecināta, ka tādi notikumi šobrīd notiek. Tā kā mēs sazināmies ar ārpasauli caur koordinātoru tīklu, tad es tiešām vēlos teikt, ka visos programmas attīstības priekos un grūtībās vārtu sargi un ceļa rādītāji bija un ir koordinātori Latvijas pašvaldībās, kā arī pašvaldības kopumā ar visiem tiem cilvēkiem, kas paraksta līgumus un pārskaita naudas un ir citādi jūsu kolēģi un pašvaldības savienības atbalsts. Bet es vēlos šodien 2 piemērus jums padarīt redzamākus un aicināt šeit uz skatuves Lieni Čečiņu, kas piedalās ar savu Limbažu novadu programmā kopš pilotprojekta laikiem un joprojām ar mums. Un paldies. Un otrs piemērs, bet ticiet man, es labprāt jūs visus šeit izsauktu priekšā. Otrs piemērs ir Lilita Mačtama no Kuldīgas novada,
kura Covid pandēmijas laikā bija viena no radošākajām noteikumu ievērošanas radošām īstenotājām. Jā, tur ir ļoti viltīga trepe. Ne ka mēs būtu neveiklas, bet tā trepe vainīga. Liene, kā bija toreiz un kā ir tagad? Pavisam īsi. Pavisam īsi runājot. Toreiz tas bija, manuprāt, 2017. gads, kad no kādas no kārtējām sanāksmēm atbrauc tāreizējā izglītības un kultūras nodaļas vadītāji un teica, ir tāda iespēja, varbūt piedalāmies. Es teicu, protams, šī iespēja ir jāizmanto. Un kopš tā laika mēs arī esam projektā, no pilotprojekta laikiem. Un, ja toreiz Liena centās visus salikt autobusos, aizvest no pagastu skoliņām uz pilsētas centru, uz Limbažiem vai uz Rīgu aizvest kaut ko parādīt, tad tagad jāsaka, tā skolas ir kļuvušas daudz patstāvīgāks, mūsu novads ir kļuvis lielāks administratīvās reformas rezultātā, līdz ar to mums ir vairāk izglītības iestāžu un skolām ir jākļūst daudz patstāvīgākām un jāmāk šo programmu vairāk tā kā realizēt pašām un pēc iespējas pašām kļūt patstāvīgākām. Un neaizmirstot par sadarbību, vai ne? Pilnīgi pareizi. Paldies. Lilita, kad man ir kāds jautājums, kā tas ir īstenībā, kāpēc pienāk kaut kādi dīvaini zvani vai ēpasti, vai kad man iešaujas galvā kārtējā ideja, viens no cilvēkiem, kas ir mana telefona saraksta augšgalā, ir Lilita. Kā jums ir klājies ar programmu un ko jūs gribat pateikt? Man ir jāsaka tā, ka šī programma ir arī mana programma, jo ticiet vai nē, bet pirms 5 gadiem programmas atklāšanas pasākums bija tieši manā dzimšanas dienā. Un tāpēc šī programma ir mana programma. Un tas jau, ko kolēģi teica, sākumā, ja runājam par izglītību un kultūru, tad, protams, ka arī pirms tam tās abas satikās. Bet skolas soma iedeva konkrētu telpu, kur izglītībai un kultūrai satikties. Tā mēs pirms 5 gadiem ieguvām šo telpu, bet īsti nezinājām, kā tajā telpā uzvesties. Un tā mēs kopā mācījāmies, ja sākumā, protams, bija klupieni, kā man te nākot uz skatuves, tad šobrīd mēs esam kļuvuši par 5 gadiem gudrāki, kā izglītībai un kultūrai vienai otru papildināt, kā mums tagad patīk teikt, jēgpilni un ilgtspējīgi. Un mēs esam tiešām iemācījušies, ka konkrētā izrāde vai izstāde vai muzeja pedagoģiskā nodarbība nav kaut kas ārpus, blakus, bet tas ir iekšā, tas ir procesa daļa, un mēs zinām, kā to izmantot pirms, pēc, un kā to tiešām izdzīvot un piedzīvot. Un tāpēc man šķiet, ka šai programmai ir jābūt, jo nebūtu labi, ja tikai šī paudze būtu privileģēta. Mēs gribam, lai Latvijā visas paudzes ir privileģētas un piedzīvo šādu iespēju kultūras norisēs piedalīties. Paldies, tad atliek tikai strādāt. Liels paldies jums, liels paldies katram koordinatoram, gan tiem, kas mazajos novados strādāja, gan tiem, kas turpina darbu jaunajā sistēmā, gan tiem, kas skolās, ikvienam. Paldies! Šodien ir biroja jubileja, tāpēc 5 gadu jubilejā, lai jums vienmēr ir kur un ar ko pierakstīt. Un tā kā Limbaži ir šogad tāda kā gandrīz kultūras galvaspilsēta, jo mēs svinējām savus 800 gadus, un kā zināms, Limbaži ir Reņģu galvaspilsēta, tad tur jums arī zelts un sudrabs no Limbažiem. Sirsnīgs paldies! Jā. Sirsnīgs paldies! Mēs no šī baidījāmies, ka nesanāk tā kā kādreiz dzimšanas diena ar sivēniem un vistām, kas arī bija par kultūru, vai ne?
daļa atceras tos notikumus. Nu jā, tātad tie sadarbības partneri ir ļoti svarīgi, lai nonāktu kultūras norises pie skolēniem, lai nonāktu tās, kuras konkrētajā brīdī ir visvajadzīgākās, un lai tie, kas rada, spētu ne tikai radīt lielisku kultūras notikumu, bet arī aprakstīt tā, ka skolotājiem ir viegli, ērti un saprotami atšifrēt, kas tad tur ir domāts un kā to varēs izmantot pirms, pēc un tālāk dzīvē. Programma ir atnesusi lielas iespējas, lielu potenciālu, un tā ir kultūras nozarei piekļuve lielai auditorijai un regulāra piekļuve, un izglītības nozarei mūsdienīgs mācīšanās resurss. Bet kas tad ir tie nosacījumi? Mums ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties un atgādināt, un ticiet man, ir joprojām ļoti daudz pedagogu, kuri šo īsti neatceras vai nekad nav par to domājuši, un tāpat tās arī kultūras profesionāļi, kuri ir ļoti entuziasma pilni, lai mestos jaunajā nišā, bet arī nav līdz galam izdomājuši lietas. Kultūras norise nav tas pats, kas mācību grāmata. Tā ir cits mērķis. Tā var tiešā vai netiešā veidā atspoguļot notikumu, tiešā vai netiešā atspoguļot vai neatspoguļot notikumu vai objektu, bet tai ir jāaicina domāt, jautāt, rādīt ceļu, kā meklēt atbildes un jaunas risinājumus. Respektīvi, tā jēgai ar modes vārdiņu vai bez, tam tur ir noteikti jābūt. Mēs visi zinām, ka šīs norises ir klātienē, mobilās, digitālās, un te nu jāsaka, atkal mēs varam lepoties, ka faktiski Latvijas skolas soma ir ienesusi digitālās norises un mobilās norises kā jaunu sastapšanās veidu Latvijas izglītības sistēmā. Jūs dzirdējāt, Norvēģi teica, viņiem ir pārsvarā mobilās norises, un tās ir ļoti augstas kvalitātes, vienlaikus sastāvot no pāris aktieriem, ārkārtīgi precīzi režisēta un producēta darba un minimālām nepieciešamām dekorācijām, scenogrāfijas iekārtojuma. Un arī mums tas ir, un to ir svarīgi atcerēties, kuru jūs kurā gadījumā izvēlaties. Jo katrai izvēle ir gan savi plusi, gan savi mīnusi. Šodien kaut kas minēja par bezmaksas notikumiem. Arī tos mēs apkopojam un ievietojam katalogā. Tātad jūs varat maksāt par transporta izdevumiem, bet saturs jums tiek par bez maksas, un arī tas ir ļoti labs skolas somas finansējuma izlietojums. Nu, digitāli var skatīties dažādi, arī parastā izstādē un tā. Bet tas, ko es gribēju šajā prezentācijā pašu galveno pateikt, tas ir atgādināt mums visiem, ka veidojot un izvēloties norisi, faktiski darbojas vieni un tie paši kritēriji. Un uzmanības centrā ir jābūt kvalitātei. Kultūras nozarē mēs gribam lūgt sadarboties vēl vairāk nekā līdz šim un rūpēties par savas nozares gan piedāvājumu apjomu, gan kvalitāti. Lai skolēniem ir iespēja iepazīties ar augstas profesionālas kvalitātes kultūras norisēm. Ir jāatceras, ka interaktīvie elementi, kurus ir īpaši sākotnēji ļoti gribēja iekļaut šajās jaunradītajās norisēs, nedrīkst būt tādi pašmērķīgi vai tādi, lai uzpirktu, lai pielabinātos. Mazajiem mēs tur liksim rokas plaukšķināt un kājas dipināt, lielajiem kaut ko paspaidīt telefonos. Tas ir ļoti, ļoti rūpīgi jāpārdomā. Ja tie ir jēgpilni, rosina intelektuālo izziņas aktivitāti, tad viņi dara, citādi ne. Par mobilo norišu scenogrāfiju jau minēju, un iespēja kvalitatīvi pieredzēt notiekošo. Nelaidiet zālēs simtiem skolēnu.
tālākajās rindās vairs īsti nevar ne redzēt, ne dzirdēt, katrā ziņā nevar just klātbūtnes sajūtu. Un tad es izņemu telefonu, daru kaut ko savu. Jūs jau zinat, kā mēs paši daram. Mums ir jāmācās kopā ar skolēniem, pieaugušajiem gan vienā, gan otrā sektorā, pamanīt būtisko. Un saprast, kas ir tas vēstījums, kas uzrunās noteikto vecumu grupu. Kas ir tā forma, kas viņiem būs saprotama vai pārsteidzoša vai kā citādi saistoša, ļoti, ļoti aktuāla, piemēram. Un ir jāskatās, lai piedāvājums respektētu viņu līdzinējo pieredzi. Ja bērni pirmo reizi sastopas ar operu dziedāšanas žanru, tad viņiem var likties, ka tur tik šausmīgi skaļi kliedz un mazie jautā, vai tas nav sāpīgi, ka tā dara. Un vēl, bet tas nav tāpēc, ka viņi nav cieņpilni pret šo žanru, viņi vienkārši vēlas izzināt. Un tādēļ vispirms jāpastāsta, kā šis instruments strādā. Citā gadījumā forma ir iesaistoša, bet atkal jāpadomā, lai aiz iesaistes nepazūd pats galvenais vēstījums. Un lai izejot no kultūras norises, ir materiāls, par ko domāt, bet pavadiens nav pazudis. Mana mazmeita, 11-niece, atbrauc mājās no klases ekskursijas. Es saku, kur jūs bijāt? Kaut kur Lietuvā. Diezgan maz informācijas. Mēs ļoti, ļoti mudinām ar visu manu pedagoģisko backgroundu, latviski sakot, ļoti, ļoti mudinām neveidot didaktiskas, kategoriskas, pareizas kultūras norises. Atstājam vietu domāt pašiem, meklēt pašiem, izdarīt pašiem savus secinājumus, un lai mums dažbrīd elpa aizraujas par šiem secinājumiem, bet tas ir veids, kā viņi atklājas, jo vienkāršā sarunā tas notiks diezin vai. Bet te mēs it kā runājam par kādu trešo, un tad ir vieglāk pateikt, ko es par to domāju, kāda mana pieredze ir un kādas manas izpratnes robežas. It īpaši tad, kad jūs izvēlaties muzeja pedagoģiskās nodarbības, pārunājiet ar organizatoriem, lai tur neatprasa skolā mācīto. Ja mēs aizējam uz muzeju un tur prasa, tagad Viktorīna, puse vienkārši atslēdzas, jo viņiem to pašu prasīja klasē. Un kāda jēga iet uz muzeju, ja tur atkal no manis kaut ko prasa? Ļaujiet man sākt no 0 vai no -1, jo tādēļ mēs mainījām vidi, tādēļ mēs mainījām apstākļus, informācijas avotus, lai sāktu mācīšanos no cita punkta. Un, ziniet, ir tie refleksi, kas ir aprakstīti dažādu jomu literatūrā. Mēs dažkārt paši veidojam šo sacensību refleksu. Tas ir tā diezgan lēti. Ļaujam, mācam, mudinam viņus pašus domāt un ieskatīties sevī, salīdzināt sevi ar sevi un tā iet uz priekšu. Draudīgi parādās Ilze, kurai es uzticējos. Un pavisam daži noslēguma vēlējumi vai vēlmes sarunājieties ar mums savā starpā, ar citu jomu speciālistiem. Saskatiet un rādiet savus resursus. Šis ir īpašais veltījums muzeju pedagogiem. Nevajag organizēt sveču liešanas darbnīcu, ja var pastāstīt par to, kas glabājas muzeja fondos. Tā būs jēgpilnāk. Jaunatklājiet veselumu. Nevajag turēties pretī stema aktīvajam gājienam un vēlmei pievienoties, bet vajag parādīt, kur stems jau ir mūsu norisēs. Jo mums ir jāsaprot daudz kas no fizikas un citām nozarēm, lai izveidotu koncertu, izrādi un daudz ko citu. Domājiet par auditoriju un atcerieties par visām maņām, kas var iesaistīties
kultūras procesa pieredzēšanā. Un atgriežamies pie bērniem. Mēs viņiem arī lūdzām rakstīt novēlējumus, un tie ir brīnišķīgi un sirsnīgi, un mēs izvēlējāmies vienu. Pateicoties Latvijas skolas somai, man ir iespēja izdzīvot, redzēt, piedalīties dažādās kultūras norisēs. Kopā būšana pasākumos saliedē arī mūsu klasi, daudz laimes un vēl garu mūžu programmai.